Kur pasūtīja picu? Picu piegādā? Čau, mani sauc Krišāns. Es nodarbojos ar mūziku, bet brīvajā laikā es piegādāju picas. Piegādās picas kopā zvaigžņu piegādē. Mani sauc Edgars Bāliņš. Es pagājušajā nedēļā atpūtos. Tāpat kā pārējā daļa Latvijas, kas neslimoja. Jā, kādu atpūties? Salīdzinoši mierīgi, man pat kauns teikt, ka mierīgi. Mums bija dziesmu rakstīšanas nometne. Dziesmu rakstīšanas nometne nav nekas mierīgs, puisis. To jau Es zinu. Sodījāt uztaisīt kopā kādreiz par... Jā, tas es domāju, ka beigtos nepārāk... es domāju, tas beigtos ļoti produktīvi. Būtu ļoti labi, tas beigtos tiešām forši. Jā. Vienīgi jābuko tā vieta, kur mēs to darām, kur tuvu slimnīcai. Jā. Jā. Vienam jāsēž ātriem arī tad uz vakti jau. Jā. Mēs principā pa viņu paņirgāsimies, jā? Jā. Miks Galvanovs, kas tu nezinās? Es tādu nezinu. Nezini, jā? Viņš ir... kaut kādu pa blatu ticis, man liekas, viņam radinieks kaut kāds. Jā, es redzēju vienu kaut kādu Giku Malvanovski kaut kādu, viņš bija muzikālajā pjankā. Muzikālajā pjankā viņš bija, jā, tas bija tas. Tā tas pats, jā? Nu gan jau, tas, kurš pēc bombžīs. Viņam arī picu vedīs, viņam tagad nav nekādu koncertu. Maz šakartu ēšanu. Tāpēc viņam to picu vedam. Bet, protams, mēs uzstāsim labdari. Viņam ir iekaties vajag taisnība, viņam vajag uzvērst. Viņam pat nav laudas lūsas nodzīt jau cik gadas. Jā, nu jā. Kā viņš picu vedīs ar tām uzsām? Nu, paskatīsimies, būs labs, domāju. No kādu picu tu viņam sūti? Es viņam sūtu, viņš uzreiz vienmēr pasūta, kad viņam iespēja pavēl dabūt picu, jā? Viņš pasūta vistrakāko, super lulu. Tas vairāk var. Viņš jau nolasīs un pēc tam rītā brokastīs ēdīs to, kas paliks. Ļoti labi. Man tāda aizdoma. Ok, nu labi, bet zini kā daram, man tev būs viens uzdevums, jo mēs tuvojamies tūlīt picerijai. No. Darīsim tā, lai tā bezmaksas pica nāk, tev tomēr ir kaut kādu nopelnu. Nu, jā. Tev vajadzēs izdarīt tā, ka tu ieies picerijā un mēģinās dabūt to picu bez maksas. Nu, vairāk varianti, nezinu, pieņemsim viens variants, tu saki, kad hei, es pazīstu īpašnieku, ja? Elmāru Tānis ir īpašnieks. Labi. Pazīstu īpašnieku, tu vari es Elmāru Tāni pazīstu, jo no bērnu kājas jau. Tur viņu mautiņas mainīja, nu izdomā. Jā. Tomēr komiķis arī, jā, un labi. Un tā, izdomā kaut ko varbūt tuvāk nāk. Jā, nu tāds ir, piemēram, variants. Vai arī, nezinu, pasaka, ka tu strādā, ka tu, nu, ja nesaiet ar to, tu saki, hei, davai, īstenībā nē, es sameloju, es strādāju tajā lulupicā. Okay. Jāpiegādā. Tad es tev iedošu somu un cepurīti, ja? Jā. Cepurīti, es jau tev teicu, kamēr mēs pie sarkanā. Reikuri. Nu, Reikuri cepurīti. Tev parāda merč. Kā visi tādus grib? Jā. Tā, man viņš to pat neplēs nost, jā, lai plēkarās. Tu vari plēs nost, kā tavu cepuri tagad. Super, ideāli. Es tad atstāšu, lai katrais levels klubā. Nu tā kaut kā. Un tad man kaut kā jāpanāk, lai tev picu iedod man, jā? Jā, bez maksas. Nu, vai jebkādi, ja tu esi skrētīs taču. Tūlīt izdomāsim, ko mēs varētu viņam pateikt. Var daudz nedomāt, uz vietas izdomās. Labi. Skatās, tā jaunais būtu stilīgi. Jā. Kāpēc tā? Bet uz bombžiem arī cilvēks varēs. Arī tā kā nobrīnās. Nē, šito var riktīgi jāskrās, tā ļoti laba mašīna. Jā. Nē, Itālijā, kad mēs bijām kopā Itālijā, mēs vēl apmetāmies vienā viesnīcā, jā, mēs bijām Airvīzes delegācijā. Jā. Nu, tur mums jautri gāja, mēs pat dažreiz pēc pusnakts aizgājām gulēt. Pāris reizes, nu tik visu laiku dziedājām, kam tur bija, Robertam bija ģitāra līdzi, nodziedājāmies traki. Pica sēdām. Pica pasta Itālija, nu tur gāja uz ura. Īstenībā viens fans tās bija, es tā skaitā arī cepu picu Itālijā. Pareizi, jā, tu biji īstā pica. Bija īstā itāļu picerijā cepu picu. Tas bija baigi forši, jā. Tas bija. Eju, klausies, mēs tā esam atbraukuši kaut kā. Esam atbraukuši uz piceriju, un vai tu esi gatavs? Tātad tev uzdevums skaidrs ir, ja? Vai nav skaidrs? Nu, aptuveni ir. Man vajadzēs 2 super lulu lielās picas, un tāpēc tam atbraukšu, tas vienīgi atbraukšu samaksāt vēlāk grupa citi zēni, zin tādus. Viņi pēc tam samaksās, man tagad vienkārši iedosiet. Tagad tās picas aizies uzreiz, jā, 2 picas, un tad, jā, samaksas būs nedaudz vēlāk, jā. Okay. Jā? Super, paldies. Gaidīsim. Krišāns maksās. Mums tur ir 2 picas. Vienu mēs piegādājam Galvanovskim, otru viņam nevajag. Viņam pietiek ar vienu, pilnīgi pietiek. Mēs vienu varam padalīt ārā. Tā, kaut kas ir. Rekur cilvēki man labajā pusītē ir. Labi. Kreisajā. Kāpt ārā un piedāvāt? Nu, jā. Nē, šitie tādi padzīvojuši, negribēs aizbrauc un bišķi tālāk. Labi. Šitiem toči neinteresē pica. Viņš tie bija tādi, kuriem vairāk čebureku padot. Tā. Stūlīt visiem piču piedāvāt. Davai. Neaizbrauc bez manis, jā? Davai, centīsimies. Tā, 3, 2, 1. Tu vari jau skriet. Arī, ka tu bariņš ir. Jā, es jau vēju pie viņam.
Savienojums, jūs pasūtījāt pīci? Lūdzu? Tiešām? Nemiet, droši. Mēs tiešām? Nu, nemiet, droši. Paldies. Mēs nākam no Dārzs teātra. Ideāli, perfekti. Re, kur mēs ar to mašīnīt braucam visiem pīcis ar... Kas? Nē, to nevar. Mēs jau daudz cilvēku bijis, bet labu apetīti. Jums foršs diena. Tu jau sāki, kur viņi mazās? Nezinu, bet pīcis viņus paņēma. Viņi gribēja braukt līdzi? Kāpēc nesauc līdzi? Jau, nu? Vietas maz. Nu kā tam apsis kāds dīvāns mums ir? Čau! Viņi prasīja, vai var braukt ar mums. Nu jā. Nu jā. Nu tā Mikiņam paliks vismaz šķēli, tas ir jau pietiekami. Jā. Tātad, ko mēs šodien iemācījušies? Iet pizza un kadelieks, ar to vien pietiek, lai dabūtu... Sieviešu uzmanību, vai Jā. meiteņu šajā gadījumā, es nezinu. Jā. Ko mēs vēl varam izdomāt? Man tev ir uzdevums. Nu, lūdzu. Bet vai tiksi galā ar viņu vai nē, es nezinu. Tev jāizdomā joks par pizzu. Kāda atšķirības ar pīcu un Miku Galvanovski? Nu. Pīcai garšīgi dēs. Nē, šito mēs neliekam. Plāni ir ar ansamblu uzstāties daudz, kur varbūt nedaudz atpūsties. Mazāk strādāt šovasar varētu nekā parasti. Jo parasti brīvdienas vasarā nav nevienas. Jā, tā gan. Šogad varbūt varētu kādu brīvdienu, paņemt vasarā. Bet forši, ka vasarā nekur nav jābrauc tālu prom uz ārzemēm, jo viņš jau Latvijā ir tik silts tagad pēdējā laikā vasarās. Gar esi bijis Kiprā? Nē, tu esi? Tur daudz kaķi ir. Daudz kaķi? Nenormāli. Ej, Ielām tu visur ir kaķi, visur kaķi. Eica nos, tad es gribu uz turieni. Tur ir forši, jā. Man tikai vienmēr gribās tos kaķus barot, varbūt ne ar pīci gluži, jā, bet ar kaut ko. Nu, zini, ja tu kādu babaro, tad viņi tev sekos līdz tās tā kā skvats, jā. Super, bet ja tu esi bijis Kiprā, es tev prasīšu kaut kāds ieteikums. Jā, man tur ir vispār spoti labākie, jā. O, Aja Napa ir ļoti forša vieta. Un Blue Lagoon ir forša vieta. Tur kad esi uz vietas, uzsit man zini. Momentā. Jā. Labi. Kurā pilsētā jāpaliek? Nu, es tev ieteiktu paņemt mašīnu vai ar sabiedrisko, bet izbraukāt to visu salu, jo mēs izbraukājām visu, gan arī Turcijas daļu izbraukājām. Tur es labāk nelīdīšu, man Turcija kaut kāda. Es tur nonācu Turcijas cietumā. Nu, vēl to es ne. Tā kā tāds pakts arī ir. Pietiks ar citiem cietumiem, jo. Jā, nu forši, kas? Tu izdomāji joku pa pīci? Joks par pīcu. Vēl labi vienkāršāk tev uztaisīšu uzdevumu. Nu? Jā, iedomājies, ja pīci nesauktu pīci, kā tu viņu citādāk saukt? Izdomā oriģināli kaut kādu nosaukumu. Luņģis. Luņģis. Tā kā. Luņģis, vispār labs skarbs liekas luņģis. Nu, sliktā tev jaunvārdu domāšana. Luņģis ir tāds, jā? Luņģis ir labs. Vai Štaipels. Štaipels ar tāds, jā. Jo viņš tā Staipels. Jā. Nu labi, okei. Ja pīca būtu akronīms. Akronīms? Atceries, ka tas ir idiotu brauc. Kas ir akronīms? Akronīms tas ir tāds, kad, nu, ķipā, pirmie burti, tā kā, teiksim, DNS ir akronīms. Sapratu. Vai, jā. Pirmā izvēle cenšoties apmierināties. Tā kā apmierināt ēst gribu. Ok, man ir pamatīgi izcepts Cūkas aizkuņas. Cūkas aizkuņas, noteikti. Jā, nē. Es zinu, priecīgs ir cilvēks akal. Jā, pīcē akronīms ir priecīgs ir cilvēks akal. Super. Paņem pīcu un priecīgs esi akal. Jā. Ļoti labi. Es baigi neesmu redzējis cilvēku, kurš apēd pīcu un tāds, ko es tāds nelaimu. Tā kā viņš ēd tieši. Jā. Apēd to varbūt pārēdies dažreiz, ja viens pats noņukā visu un nepadalās. Es esmu viens pats pīcu apēdis. Lielo? Jā. Nu, tad varētu būt, ka miedziņš uznāk. Dievs gan jau uzreiz. Un tas vēl bija kaut kādos 3 naktī. Tad, ja kāds ienāk tāpā ar pīcu, tāds visi apēd par šķēlēm, visi priecīgi. Ja Singapūras satīns būtu pīce, kas tai pīcei būtu virsū? Nu, Singapūras satīns, jūs tur daudz esat dažādas sastāvdaļas. Jā. Tur būtu pesto pa virs noteikti, jā. Tur būtu pesto. Pesto, šķidrs mēris. Tāds mēris izsāds. Čau. Un, ko mēs vēl tur gribētu? Tāds ass, tāds pipariņš tur būtu noteikti, pa virs noteikti. Un jocīgā kārtā, tās pīces varētu aprēpt nedaudz. Jā. Kāpēc? Kas tā pa sastāvdaļu, bet viņas varētu nedaudz aprēpt. Ok, tad aprēbinoša pīcēm, daudz mērcēm un pesto. Jā, un pipariņu. Jā, tur būtu arī daudz milti arī, ne? Milti tur noteikti netrūkt, jā, es pieņemu, jā.
Kas tev vēl būs? Ņem, tev jāslauka kasts, kamēr ir zaļš. Kamēr parādās zaļš. Domā, zinu, kā to dara? Vai žāds, un es tev sacentīšos. Līks Galvanovskis. Zvanām. Mēs piebrauksim pie vecīgas slavenākā turisma objekta, kur mistiski pazudušas daudzas Nevainības. skaidrie saprāti. Kur tu esi? Sīneros. Nāc ārā. Pa Sīneres, pa to ielu, kur var piebraukt ar mašīnu. Pa Sīneres bāra ielu, jā? Paldies. Nu ko, Mikiņ? Kā jau tu pasūtīji? Super Lulu pizza no Pizza Lulu. Viss tikai tev, kā jau tev patīk. Padalies ar grupu varbūt, jā. Mēs dzirdējam, ka mūsiem šobrīd švaki laiki, jā. Es redzu ļoti švaki laika mūsiem, es tā pilnīgi saprotu, jā. Tā kā lūdzu, jā. Var man aizvest? Jā, mēs vēl tev aizies tev uz mēģinājumiņiem. Nu, paldies. Super, nu super. Davai, nu vecīt, turēt. Vai ēdīs? Nu ir, man ir gatavs. Mēs esam piegādājuši visu, ko mums var piegādāt. Tā. Zvaigžņu piegādes ir ar šo oficiāli beidzās. Visas zvaigžņas ir pādušas un laimīgas un tiekamies citu reizi. Kā jūs minējāt, pizza īpaši nēdu, īpaši negaršā. Dība šitādi dēsām vispār negaršo. Viņam garšo īstenībā. Mikiņš jau zina, ja ir runa par dēsu, es ņemu mutē. Idu nekā desas pajam mutē.